Россия продолжает игнорировать запросы Государственной социальной службы Латвии о сроках выплаты пенсий своих гражданам. Фактически уже более полугода некоторые люди не получают ничего. Какой видится эта ситуация из социальной службы Рīga? Pašvaldība to izjūt. Pirmkārt, mēs redzam, ka pansionātos atrodas cilvēki, kuri saņem Krievijas pensiju. Tas nozīmē, ka pašvaldības pansionāta plānotie ieņēmumi šajā daļā samazinās, un pašvaldībai ir jāpiemaksā vairāk. Jo jāsaka tā, ka доплачивают дольше или полностью оплачивают в данной ситуации? Tātad klientu tas neskar, jo pašvaldībai ir jānofinansē starpība, kā jau es teicu, starp to, ko klients maksā un... То есть в такой случае самоуправление возмещает. А когда человек получит пенсию, ему придется... Tad viņam būs 85% jāsamaksā tādā ziņā. Ja saņems, tad protams, pašvaldība atkal gūs. Tāpēc arī no tā netiek taisīta tāda liela problēma, jo juridiski šī situācija ir atrisināta. Un otrs gadījums, ja cilvēki nesaņem un viņi nespēja nodrošināt savas pamatvajadzības, tad šīs personas vēršās sociālajā dienestā, lai saņemtu garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļu pabalstu. Tikai uzreiz ir jāmin, ka mums šobrīd nav apkopota statistika, tāpēc, ka nāk pēc palīdzības mājsaimniecība, un mēs tādu ļoti lielu ažiotāžu saistībā ar šo neesam redzējuši. Cilvēki šobrīd vēl kopā mājsaimniecības ietvaros tiek galā.